Slaukam kungam, ka mēs atkal varam sapulcēties mūsu mīļajā, mājīgajā dievnamā, Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Un psalmis saka, teic to kungu man dvēselē un neaizmirsti, ko viņš tev labi darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visus tavus vājus. Halleluja! Arī mēs piecelsimies, lai teiktu, lai mana dvēsele, tava dvēsele teiktu to kungu. Dārgais Jēzu, mēs tev pateicamies, ka tu esi ļāvis piedzīvot šo žēlastības rītu, šo svētdienas rītu. Mēs tev pateicamies, ka tu esi mūs sargājis, ka tu esi mūs vadījis, ka tu esi mums palīdzējis lielās un mazās lietās, garīgās un laicīgās lietās. Slavu tev par draudzi, slavu tev par mūsu zemi Latviju, ko tu esi devis, par šīm mierīgām debesīm. Slavu tev, ka tu esi mūsu robežas apsargājis, kungs, ka mēs varam būt brīvi šeit, kungs, un paust tavu slavu, tavu godu, tev pateicības dienas. Kungs, sveitī mūs šodien, nonāc to ar savu tuvumu, nonāc to ar savu klātnību, nonāc to ar savu garu spēku, lai mūs stiprinātu, dziedinātu un apjaunotu. Slavu tev, ka tu arī esi tas, kas šodien piedodi grēkus, kas tos nožēlo, un ka tu esi tas, kas dziedina vainas arī šodien. Kungs, pagodini savu vārdu pie mūsu problēmām. Aba Tēvs, mēs to lūdzamies Jēzus vārdā. Amen. Dievs jūs pagātības svētīt šajā dienā. Sveicināšu, paliekot kājās, dziedāt pirmo dziesmu, svētku lūkšanu. Kungs, lai augas mierīgi nāktu.
evaņģēlijas 15. nodaļas no 1. līdz 10. pantam. Tā ko lūdzu arī tevi. Jāņa evaņģēlijas 15 no 1 līdz 10. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru, kas pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs jau esat tīrīti to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos, kā zars var nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakals, to savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu, un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palicis viņa mīlestībā. Āmen. Lai Dievs svētī šo vārdu pie mums sirdēm, ka tās svētības lūgs. Kas tur asolīja? Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1 стиха, 50. Я есть истинно виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергается вон, как ветвь, и затыхает. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославит Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, заповеди Отца, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Аминь. Tas kungs svētī šo vārdu mums.
Halleluja. Slavu Dievam, kad mēs varam būt šeit mūsu kunga vārtā kopā. Ir aizgājusi atkal viena nedēļa, nemanot. Tā ir aizgājusi svinot mūsu valstī, Latvijai, 105. dzimšanas dienu. Jā, mēs dažādi uz šīm lietām skatāmies, vērtējam, domājam. Dievs ir devis mums šajā laikā ļoti lielu brīvību. Neizsakam lielu brīvību, abrīnojami lielu brīvību, ka mēs varam dibināt neskaitāmas jaunas partijas pirms katrām vēlēšanām un ēsties un posties savā starpā un teikt, mēs tie īstie, mēs te visas lietas atrisinām. Dievs ir devis brīvību, ka mēs varam dibināt jaunas draudzes un jaunas konfesijas un visādus seminārus rīkot. Dievs ir devis mums šādu brīvību. Jā, kad apnāca tie 90. gadi, kad Latvija un citas zemes kļuva brīvas no Padomju Savienības, daudzi klusībā domāja, tas labais jau augs, bet tas sliktais, tas ies mazumā. Bet mēs, ejot gadiem, mēs redzam, aug labais un arī aug sliktais. Aug labā sēkla un aug arī nezāles. Jā, un mācekļi teica, ka bija nezāles parādījušās, ka mēs iesim tās izravēt. Vai nav tās nezāles? Un Jēzus teica tad vārdus, ka jūs lūdzot nezāles neizravējiet arī kviešus. Tāpēc, lai jau kopā līdz pļaujamam laikam. Un šis ir tas laiks, ka šai brīvības laikā aug kopā nezāle un labā sēkla. Lai Dievs palīdz, ka mēs esam tie ļaudis, kas tā rīkojamies pēc mūsu darbiem, ka var spriest, ka mēs esam tā labā sēkla, ka mēs aizlūdzam, ka mēs labu vēlam, ka mēs taisnīgi gribam rīkoties, ka mēs gribam iežēloties, ka mēs negribam lietas vardarbīgi darīt, bet mīlestībā un pazemībā lietas darīt. Un mēs esam pateicīgi Dievam, ka Dievs dod mūsu zemē tik varenu brīvību, tik varenu brīvību. Vai es tojos Kristum vairāk Dievam šai brīvības laikā? Tev nebūs tiesas dienā, par ko aizbildināties. Brīvība ir liela dot. Tava izvēle ir kaut ko savu kultivēt vai tuvoties tam kungam. Pateiksimies Dievam, ka mums ir tāda zeme, kurā ir tik liela brīvība. Pateiksimies tam kungam, ka viņš ir pasargājis mūsu debesis un mūsu robežas līdz šim. Pateiksimies tam kungam, ka viņš ir mūsu visāds svētījis. Par to pateiksimies tam kungam. Jā, būsim pateicības pilni tam kungam. Aizlūksim par tiem, kas augstos amatos, lai viņi spēj būt taisnīgi, patiesi, godīgi, lai viņi var būt. Jo Pāvils kādā vietā saka, to labo, ko es gribu, es neizdaru, bet to slikto, ko es negribu, to es izdaru. Tas sliktais grib pielikt mums. Un tāpēc mums ir jāizlūdz un vēlreiz jāizlūdz. Un aizlūgsim arī par mūsu mācītāju Māri, kurš ir saslimis, kurām ir grūti runāt, balss ciet, pat kā ir, jā, un tāpēc viņš nevar būt mūsu vidū un kalpot mums šodien. Aizlūgsim arī par viņu, lai tā kunga roka pieskarās, un es dzirdu, šur un tur ir diezgan daudz saslimuši ar kādu vīrusu, jā. Lai Dievs palīdz viņiem ātrāk kļūt veseliem, cietinātiem. Pacelsim savus balstus arī aizlūgšanā par mūsu vecajiem ļaudīm, kuri nevar būt mājās, kuri var garā domās būt ar mums kopā. Arī par viņiem lūgsim Dievu un nāksim lūgšanā, piesauksim to kungu. Pateicamies par mūsu zemi Latviju un par šo brīvību, kas mums dota, ka mēs varam brīvi pulcēties, brīvi slavēt,
brīvi kalpotam kungam. Novērtēsim to un pateiksimies kungam. Nākam lūkšanā. Labais debes Tēvs, no sirds es Tev gribu pateikties par jaunu Tavu žēlastības dienu, kuru esi dāvājis, un par to iespēju, kuru Tās dāvājis man, ka es šodien atkal varu būt dievnamā, atkal varu redzēt savus brāļus, māsas, atkal varu nest Tev pateicību un vēlreiz pateicību par Tavu žēlastību, kur ir nepelnīta gan man, nevienam no mums, kungs, bet tā ir tik liela, neizprotama un neapjaušama dažreiz, kungs. Piedod, ka mēs to nespējam dažkārt novērtēt, piedod, ka mēs to nespējam cienīt pienākoši, bet, kungs, Jēzus palīdzi. Šī laikā, kur esi dāvājis šo lielo brīvību, šīs daudzās iespējas, kungs, aug gan labajam, gan arī ne tik labajam, kungs. Tāpēc mēs lūdzam Tavu gudrību, Tavu gara vadību, Tavu gara skubinājumu un spēju saprast un izprast un izšķirt to labo no sliktā, kungs. Un dod spēku, kungs, Jēzu, vairāk pievērsties tam labajam, kas pagodina Tevi, kas dod svētību līdz cilvēkiem, kungs, slavu Tev un pateicību par to. Svētī, kungs, mūsu zemī, kuru Tu esi dāvājis mums šeit, ka mēs varam dzīvot mierā, kungs, ka Tava žēlastības roka vēl klāja mūsu debesis, ka nelido bumbas, nelido raķetes pārā, kungs. Tā ir tikai Tava žēlastība, kas palīdz, kungs, mums to vērtēt dziļi ar pateicību, kungs, un nebūt paviršiem un viegprātīgiem savā dzīvē, staigāšanā, savā valodā, kungs, Jēzu, savā attieksmē vienam pret otru. Svētī, kungs, arī tos, kas šodien nespēja būt dievnamā, svētī viņš, kungs, Jēzus, savā žēlastībā, jo Tu zini labāk, kas katram ir nepieciešams. Paliec, kungs, Jēzus, savā žēlastībā un svētībā arī pie mums mācītāji, kungs, svētī viņu ģimeni, kungs, lai viņš arī šodien sajūt Tavu žēlastības pieskārienu un saprot, cik mēs esam atkarīgi no Tavas žēlastības. Tev godu, slavu, pateicību dienas, kā Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Amen. Дорогой Господь, я также благодарю Тебя за это утро, Господь, что Ты дал мне возможность быть в доме Твоем. Я благодарю за каждого, кто пришел, Господи, в дом Твой. Благослови, Господь, благослови, Отец Небесный. Я благодарна Тебе, Господи, за наших музыкантов, которые могут прославлять имя Твое, Господь. Благослови, благослови, Господь. Отец Небесный, также нашего Мариса благослови, пошли Ты свое исцеление, Господь Иисус, Ты благ, Господь, и велик. И Ты, Господь, любишь каждого, кто, Господи, Тебе призывает имя Твое, Господь Иисус. Я приношу также, Господи, наш город, я приношу, Господь, Латвию. Господь, дорогой, чтобы многие, Господь, познали Тебя, чтобы многие приняли Тебя, Господь, чтобы иметь жизнь вечную с Тобою, Господь. Кто не примет Тебя и не пойдет за Тобою, кто не увидит Тебя, Господь Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, спасай, спасай те, которые слышали Тебе, говори, Дух Святой, и веди, Господь, народ, Господь, спасение, потому что Ты послал Сына Своего Единородного, который страдал за каждого, чтобы спасти, и нам нет никого, Господи, мы ничего, Ты все сделал бесплатно, нам принят Тебя, и за Тобой идти исполнять Слово Твое. Я благодарю Тебя за всех братьев, сестер моих, которых дал Господь. Боже, крепляй, Дух Святой, каждое сердце, Господи. Я благодарю также за своих родных, за своих детей, внуков.
Держи каждого и не выпусти, Господь дорогой, чтобы никто не потерялся в этом мире, Господи, и благослови, и веди, и наставляй, Господь. Я благодарю за все. Слава Тебе, великому чудному Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Slava, aleluja, Tev brīnišķais Jēzu, ka Tu atkal devis mums šo dārgo žēlstības dienu. Aleluja, Tev, kungs, ka mēs varam būt Tavā vārdā kopā. Slava Tev, kungs, slava Tev, kungs, ka Tu pēc savu apsolījumu esi mūsu vidū. Slava Tev, kungs, ka Tavas rokas ir paceltas par mums, lai mūs svētītu, lai mūs veidotu, lai mūs stiprus darītu sevī. Slavu Tev, ka Tu esi nācis virs zemes, izrādīt sātana darbus, tumsas darbus, elles darbus. Slavu Tev, ka Tu esi nācis, lai mūs darītu arī iekšēji brīvus mūsu zemē, kungs. Ka mēs varam brīvi Tev kalpot, brīvi Tev slavēt, brīvi Tev paklausīt un pielūgt. Aleluja Tev, kungs, ka Tu esi šo darbu cenu Golgātā samaksājis par visiem, par visiem. Slavu Tev, ka Tu esi savus svētās asinis izlējis par visiem, lai tās mūs darītu baltākus nekā sniegs. Jēzu, mēs pieņemam Tavu upuri no jauna, Tavas svētās asinis no jauna, lai tās darbs Tavu vienreizējo unikālo darbu pie mums. Dārgais kungs, lai Tavs vārds no jauna mums tīra un attīra, kungs, tā, ka esam trauki godam, rīt Tavās rokās, ka Tu vari lietot mūs citu citām par ticības stiprinājumu, par iepriecinājumu. Pieskaries, Jēzus, ar savu uzvarošo roku visiem slimajiem šodien. Pieskaries, kungs, pieskaries. Tavs pieskāriens ir valens dziedinošs pieskāriens. Pieskaries Mārim, kungs, kur viņš ir mājās. Kungs, slimībā, kungs, pieskaries visiem vecajiem, brāļiem un māsām, kungs, pieskaries, kungs, lai viņi jūt Tavu stiprinājumu, Tavu palīdzību, Tavu dziedināšanu. Halleluja Tev, kungs, ka Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi mūžos. Mēs Tev pateicamies par mūsu zemi Latviju, kur Tu esi pasargājis, kur Tu esi svētījis, kur esi devis šo vienreizējo brīvību mums palīdzi, kungs, ka mēs šo brīvību neizmantotu ļauni, viltīgi, ka mēs šo brīvību neizmantotu aplami, lai grēkam nodotos, bet palīdzi, ka mēs šo brīvību izmantojam, lai Tu valdītu mūsu garā, dvēselē un miesā, lai Tavs prāts notiek mūsu dzīvē un mūsu valsts dzīvē, kungs. Es ielieku mūsu zemi Latviju Tavās rokās. Piedodi visu, kas ir bijis nepareizs, slikts, miesīgs, netaisns, eltiebīgs. Kungs, piedodi visu, kas ir apkaunojis Tavu vārdu. Piedodi mūsu zemes ļaudīm, piedodi, kungs. Nāc strādāt, nāc veidot, ka mēs labprātīgi padodamies Tev, ka mēs labprātīgi uzticamies Tev. Pasargā Tu mūsu zemes robežas tālāk. Esi mūsu kungs un Dievs. Tavs vārds saka, kungs, ja Tu namu neapsargā, tad vēl sargs numodā. Apsargā mūsu zemi, mūsu tautu, mūsu valsti. Palīdzi mums zemu noliekties Tavā priekšā, un par visu mēs Tev pienesam slavu un pateicību. Aleluja, ka Tu zini, kā mūs mācīt un pārmācīt, lai mēs vairāk un vairāk Tev padotos un paklausītu. Svētī savu vārdu, svētī visu, ko darīsim, lai tas pagodina Tevi. Amen. Amen. Klausīsim dziesmu. Dziesmas laikā arī saliksim savu labprātīgu piedojumu Dieva valstības darbam. Un arī pēc šīs dziesmas mēs varam kādas liecības teikt, kur Dievs ir mums palīdzējis, svētījis, kur Viņš ir mūs stiprinājis, jā, arī pēc šīs dziesmas, jā. Saliekam dziesmas laikā.
kungs ir mūs izredzējis, un to novērtēsim augsti. Arī mums, jā? Nē, šitas ir Roškauns. Roškauns, jā. Man māc dižas bailes, jo kaut kā, ja nu pie vārda netikšu. Es jums atzīstos, tas nav nemaz tik bieži, jo ir tā, kad ir tās šaubas, tā kā mēs dziedājām, vai tu mani sūtīji, jo kaut kā skrēt Dievam pa priekšu, latviešiem, vismaz tautas dziesmā saka, ka nav pieklājīgi. Bet šī ir tā reize, kad tiešām es jūtos sūtīts, jo kaut kā es jūtu, kad Dieva gars vada tajā, ka Latvijas sirdis, latviešu sirdis, kas ir akmenī pārvērtušies, kā tādā pasakā, es neatceros kurā, bet es atceros to momentu, laikam, kad tik Lāčplēs nestaigāja un nokļuva starp akmeņiem. Viņš tur to ziemeļmētu gāja lūkoties. Un tāpat kā sprīdītis izbraukāja plašo pasauli, laimi un visādus spīguļus meklēdams. Un tad saprata to, ka mājas, manas mājas, mans dievnams, mani brāļi un māsas ir vērtība kopā ar naudu nevar dabūt. Un ir tāda ļoti jauka kora dziesma. Un pirmie vārdi ir šādi. Esmu pateicīgs piederēt pestītājam, man ir tikusi jaukākā daļa. Un jo es palieku vecāks, jo es saprotu šo jaukāko daļu, un tā ir mana valsts. Tie esat jūs, mani brāļi un māsas, tautieši. Un vēl vairāk esam pateicīgs citautiešiem, kas spēj iemīlēt manu valodu, cienīt manu kultūru. Un tas tiešām ir prieks, kad mēs varam vienoties par kaut ko kopīgu. Un kāpēc? Kāpēc? Jo ne tikai es, bet arī jūs esat sapratuši, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien. Kad ir kaut kas noslēpumains, ko mums ar prātu nesaprast. Un tā nav tikai dvēsele, vēl ir gars. Un gribu jums nolasīt Ojāra vācieša dzejoli, kas mani pārsteidz, vienkārši pārsteidz. Šķiet, viņš ir kristītis. Bet padomju laikā viņu izsakoja čeka, jo viņš runāja to, kas nepatika. Un viņš runāja par dvēseli un par garu un par vienotību, tautiešu vienotību. Un te ieskanēs varbūt arī īsti nevarēsiet uztvert to sāpi. Viņu izsakoja visu laiku. Un viens mazs piemērs. Atnāk jauna rakstniece vai dzejniece ciemos pie viņa, iedvesmoties, pārdomāt, pārunāt. 3 stundas. 3 stundas. Visas šīs 3 stundas ir bijis spiegs, kas vēro, uzmana, uzpasē. Pēc apciemojuma pie Ojāra vācieši viņu izsauc uz čeku. Atskaitieties par to, kas ir runāts. Ojārs vācietis, tā nu mēs esam satikušies. Tā nu mēs šovakar esam satikušies manu brāli, mana māsa. Es uz papīra, jūs uz krēsla. Bet visi pa īstam,
un nav mums uz galda nekāda debes manna. Un pat šis randiņš ir visiem bīstams. Man ar to, ka pie lielas atsvešināšanās starp mums deg tilti un pār upi nesakliekties, jums, ka mani kā matus no pieras atsviežot, jūs kļūstat atsviedēji. Nav ko liekties. Ka mēs savas pasaules samazinām. Prātā un gudrībā mēs esam pieņēmušies, bet pamaz cilvēces dvēselē. Kašķis ir uzmeties no gara nemazgāšanas un no lielības. Man ir jāpasaka jums, ka es redzu šo rītu. Man ir jābrīdina jūs, kur jūsu gājums iet, brāli un mās. Jā, es redzēju, kurp tas iet. Es biju tur. Lai Dievs svētī, lai Dieva vārds ir svētīts. Latviešiem ir jāmostās un jāmācās no ebrejiem divas lietas. Valstī vajag izcilības. Mūsu tautā Dievs ir devis šo potenciālu. Mums ir izcilības, mums ir lāčplēši. Un ne jau mums ar miesīgiem ieročiem jācinās, bet mums ir jābūt stipriem kā lāčplēsim, gara spēkā. Un Dievs to dod. Un tikai Dieva gars var tevi pabarot, tavu garu. Lai viņam slāv. Paldies! Paldies! Šo dzejoli es uzrakstīju un veltīju vakardienas Latvijas valsts proklamēšanas 105. gadadienai. Visskaistākais dzejolis nav uzrakstīts vēl. Tam iestādīts stādiņš, viņš augs. Nebūs tur bomžu, tāpat arī biezo. Un cilvēks cilvēkam būs draugs. Vislabākais dzejolis būs pati tauta. Un nebūs tai priekšā baigi. Tad brīva tā dzīvos, dzimtenē savā un redzēs to laimīgu daļu. Vislabāko dzejoli uzrakstīs tauta ar savas dvēseles vārdiem. Tas skanēs kā dziesma no kaistošām sirdīm, pār pilsētām, laukiem un dārziem. Dievs iedeva tautai visskaistākos vārdus un iedeva labākās domas, jo tikai caur Dievu šos svētkus mēs svinam un slavējam Dievu ikdienu. Paldies! Paldies! Ko saka? Slavu Dievam, ka mēs varam atskatīties atpakaļ gan uz aizvadīto gadu, gan uz visiem 105 gadiem atskatīties atpakaļ. Bet vairāk jau mēs redzam, kāds bijis aizvadītais gads. Jā. Lai Dievs mums palīdz šādi atskatoties atpakaļ, ka mēs spējam pareizi lietas novērtēt.
Mēs redzam, jā, kad ir tā, kad aug gan labā sēkla, gan tā nezāle aug. Abas divas aug. Bet, lai Dievs palīdz, kad mēs nekļūstam par šo nezāli, jā, kad Dievs palīdz, ka mēs nekļūstam par tiem, par kuriem jābrīnās, vai tas ir ticīgais, jā, lai Dievs mums palīdz, ka mēs izplatām viņa gaismu un viņa dzīvību. Es gribu arī vienu tādu piedzīvojumu savā dzīvē, kas ir bijis jums līdzdalīt. Kad es biju padomju armijā, iesauc polāros ziemeļos, es tur dienēju, un tad, kad man iesauc armijā, es kādi 3 mēneši biju kā atgriezies. Vasarā atgriezos, rudenī mani oktobra beigās, novembrī paņēma armijā. Un tur es biju viens latvietis, viens ticīgais, jā, biju. Tā man vajadzēja šos 2 gadus tur aizvadīt. Un atrodoties tur armijā, tur man uz rokas uzmetās tāda ēde, tāds pušums, kas nedzēja ilgāku laiku, man uzmetās uz rokas. Citiem ar visādi augoņi uzmetās, tas bija tāpēc, ka, vitamīnu trūka. Jā, un man tur kaut kādu smēri iedeva tur, lai es tur smērējot, aptinot, jā, gan jau pāries, bet es to lietoju, bet ilgāku laiku nekas nepaliek labāks. Tā kā stāv uz vietas, tā kā paliek vēl sliktāk, stāv uz vietas, paliek sliktāk, jā, un kad kāds mitrums kļuva klāt, tur tā kā strauji vēl sliktāk palika. Un es tā vienā brīdī tā klusībā, es tā lūdzu Dievu, es saku, kungs, es šo lietu ielieku tavās rokās. Tu redzi visus šos apstākļus, kungs, tu taču vari man dziedināt, tu taču vari man palīdzēt. Es uzticos tavai žēlastībai, tavai palīdzībai. Un es ticu, ka tu esi dzirdējis manu lūgšanu tagad, un es ņemu šo apseju nost, es ņemu visu to nost, jo es ticu, ka tu esi mani dzirdējis un mani pieņēmis. Un es tūlīt pēc šīs lūgšanas noņemu šo apseju, un tur tagad var iet klāt gan mitrums, gan kaut kādi netīrumi, ko tu darīji, viss. Un es saku, Tungs, tu esi man lūgšanu pieņēmis. Ziniet, pēc šīs lūgšanas un pēc šī apseja noņemšanas, dažās dienās viss pēkšņi sadzēja. Dažās dienās palika, nenotika spontāna dziedināšana, bet notika pakāpeniska dziedināšana. Ka no tās lūgšanas dienas palika ar katru dienu labāk, 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 un dažās dienās viss sadzēja. Jā, slavu Dievam! Viņš pagodinājās savā dārgajā žēlastībā. Un tāpēc, lai Dievs palīdz, ka mēs uzticamies viņam. Bet ir lietas, par kurām mēs lūdzam un saucam, un tik ātrāk nenotiek, jā. Arī tā ir, jā. Lai Dievs mums palīdz, ka mums ir pacietība arī uz Dievu gaidīt, uz viņu nolikto laiku. Jo ir teikts tas vārds, pazemojieties ap Dievu varenās rokas, tad viņš jūs paaugstinās nevis mūsu laikā, bet savā laikā. Savā laikā. Lai Dievs mums palīdz gaidīt uz viņa laiku un paļauties uz viņa žēlastību, viņa spēku. Vēl kādam kāds vārds ir? Jā, lūdzu. Vienu brāļu māsu. Es gribēju liecināt, man bija nesen tā, es strādāju, teiksim tā, labā darbā, labā profesijā un labā amatā. Un man bija tāda sākās tāda, tur visādi apstākļi, bet arī es sapratu, ka man vajag iet no tā darba. Bet, kā saka, iesildīta vieta, jā, viss cēta, laba alga. Un tad kaut kādā brīdī bija tāda notikuma, ziniet, tā līdzīga, kad man kaut kur tāda asociācija bija, ja? Tad, kad ērglēni tur tajā ligzdā sēž, un tad, kad viņus grib iemācīt lidot, tad ērglis ņem ārā visas tās mīkstās pulkas spalvas, viņiem tur paliek nērti, un tad viņš viņus met ārā no tā
no tā, viņiem tur paliek neatmet ārā no tās ligtas, un tad tie ērģi, kad lidot, mazie ērģi, viņi sāk lidot. Es, protams, neesmu varbūt tas mazais ērglās, bet, tā doma, ja, bija tāda, ka tā kā, ziniet, ir grūti pieņemt lēmumu. Sevišķi, ja tas lēmums attiecās, kā saka, pats un ģimene, ja, tas nav tik viegli izdarīt. Un beigās es sapratu, man tas ir jāizdara. Es teicu, Dievs, es tiešām to darīšu ticībā. Vai es nezinu, vai tas ir tur. Nekad mēs nevaram būt pārliecināti, vai tas ir 100% pareizi vai nē. Tādās lietās. Un, protams, ir lietas, ko Dievvārds skaidri mums nodala, kas ir jā, kas ir balts, kas ir melns. Tad ir daudzas lietas, viņas tā kā tajā palākajā zonā. Ja? Tur tev pašam jāpieņem ticības lēmums. Tas ir atkarīgs no tavām attiecībām ar Dievu, no tā, ko tu gribi darīt. Lūk, un es pieņemu to lēmumu, es aizgāju prom no darba. Un tas bija 1. jūlijā šajā gadā. Un manu sirdi piepildīja liels prieks un miers. Un man bija vasara, Bonifācija brīvdienas, ja? Es atpūtos. Darbs, tas, kur es strādāju pirms tam, emocionāli smags darbs, ja? Es baudīju to prieku, atpūtos. Un pēc kāda laika sāk sūtīt to CV, meklēt to darbu. Es gribēju nomainīt vispār to savu, kā saka, citā amatā, ja, strādāt, citā profesijā. Man izglītība atļauj to, ja, bet ne tajā sfērā, kur es strādāju. Un sūties to CV un tur uz kaut kādām 3-4 darba intervijām uz to otro kārtu man paaicināja. Un tagad jau 3 mēneši paiet. Un, ziniet, tas pabalsts, viņš tur tā kā samazinās, ja kādam biznesinieki pabalsts, viņš samazinās, ja. Un beigās man tur vienā vietā teica, jā, mēs jūs ņemsim, bet man tā vieta neizsēja, tajā citās vietās tur tā kā klusēšana bija, neviens atbildes nedod, ziniet, tajās budžeta iestādēs, tas viss velkās pēc likuma, lēnā garā, ja, un tā tālāk. Un varētu teikt tā, tajā īstajā brīdī, tad, kad man jau vajadzēja izšķirties, ko darīt, man piezīmē un paaicināja man uz to darba vietu, kur arī man sirds vistuvāk bija kur man tajā darba intervijas laikā, ja ziniet, kā mēs aizjām uz to vietu, mēs jau apmēram, kā jau garīgi cilvēki, mēs jūtam to atmosfēru, to noskaņojumu, jā, mēs tā kā arī no tā nedaudz vadamies. Un es sapratu, ka tur man arī tā kā vislabāk patiktu. Un man tur paņēma, un tad, kad tur vajadzēja kaut kāds izziņas iesniegt, arī vēl nestoties to, ka tur tā kā bija vislabākais atalgojums no tiem visiem, kurus meklēja darbu, vēl tur pielika klāt, un tas ir pārbaudas laikā, un es ticu, ka tur arī pēc pārbaudas laika būs vēl cita alga. Un es gribu nolasīt vienu pantu no Jesajas grāmatas 51. pants, 11. nodaļa, bet es lasīšu, tas saucās tulkojums Современный перевод Всемирно-библейского переводческого центра, ja, крievu valodā. Господь сотворил вас той же силой, что землю, той же силой, которой распростер над землей небеса. Но вы забываете силу Господню. И сторожитесь тех, кто вас притесняет. Они уничтожить хотели вас, но где же они? Их нет. Tad, kad paskaties uz debesīm, un tu redzi, Dievs radīs savā spēkā visu. Un tieši tā ar tādu pašu spēku. Viņš darbojas tavā dzīvē. Viņš grib darboties tavā dzīvē. Vienmēr sakot, Dievs gaida no mums, lai mēs viņam uzticamies. Protams, ka tas ir personīgās attiecības ar Dievu. Tas ir tas, kā tu Dievu sadzirdi, kā tu viņu saproti, kā tu viņu piedzīvos. Bet viņš darbojās ar tādu pašu spēku tavā dzīvē. Ar tādu pašu spēku.
Viņš ir radījis to, ko mēs redzam ar tādu pašu spēku. Tas tā uzrunāja, ka uzticēsimies viņam, nebaidīsimies, dzīsim bailes prom, taisīsim to ar ticības, taisīsim bailēm priekšā, durvis ticības, durvis cieta un uzticēsimies viņam. Tā kā mēs sajūtam savā sirdī, tā kā mēs saprotam un izies kaut kāds laiks, kaut kādu pārbaudījumu, bet tu redzēsi. Dievs tev ievedīs pavisam kaut kā jaunu, pavisam kaut kā skaistā. Varbūt cilvēki no malas to neredzēs, un tas arī nav svarīgi, ko viņi redz. Svarīgi, ka tu esi ar Dievu. Slavu Dievam, kad viņa spēks nekad nemazinās. Halleluja! Halleluja! Atzīsim to, atzīsim. Un atvērsimies tam, jā. Klausīsimies. Dievs ir mūsu patsāks. Sing
es gribu mazliet pakavēties pārdomās pie Dieva vārda, kuru jau sākumā lasījām, kur Jēzus saka, es esmu īstenais vīna koks, mans tēvs ir dārza kopējs, un jūs esat tie dārzi jūs esat. Ir īstenas lietas, mēs zinām, un ir neīstenas lietas. It kā ir īstenas lietas, ar kurām mūs grib pievilkt. Un Jēzus saka, ka viņš ir īstenais vīna koks. Viņš aicina mūs palikt sevi, palikt viņā. Viņš mūs aicina. Un tur mēs lasījām tādu vārdu. Tāds brīnišķīgi liels apsolījums bija, ka mēs ieklausījāmies. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, tad tur ir šis apsolījums, tad jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Jūs redziet, cik varens apsolījums, ja es palikšu Kristu, un viņa vārdi paliks manī, tad es varēšu lūgt, ko gribu, un man notiks. Un arī tev, brāli, māsi, notiks. Tātad šis vārds mūs mudina domāt un aicina mūs mudina uz šo žēlstību, ka mēs gribētu aizvien stiprāk, aizvien neatlaidīgāk, aizvien īpašāk palikt Kristu un viņa mīlestībā. Uz to viņš tur aicina. Palieciet manī un manā mīlestībā. Un ja jūs darīsiet manus baušļus, manus likumus pildīsiet, jūs paliksiet manā mīlestībā. Es gribētu uzdot tādu jautājumu, ka mēs padomājam, mēs viegli saprotam, ko tas nozīmē palikt mājās. Mēs saprotam, ko tas nozīmē palikt skolā, palikt darbā, palikt pie kāda drauga. Tas mums reizi saprotam, palikt, kaut kur palikt. Jā, bet ko tas nozīmē? Palikt Kristu. Palikt Kristu. Vai mēs šo jēgu saprotam? Palikt Kristu. Palikt mājās, jā. Jā, es esmu mājās un viss ir saprotams. Es esmu darbā un arī es esmu ceļā un arī viss saprotams. Bet Jēzus saka, palieciet mani, palieciet mani, palieciet mani. Un viņš to vairāk kārtīgi atkārto un mīļi aicina tevi un mani. Viņš nesaka, iekļūstiet manī, bet palieciet manī. Kas ir to lielo un unikālo darbu darījis, kad es varu būt Kristu? Tā ir Dieva roka. Tas ir Dieva darbs, kas ir mani un tevi ielicis Jēzu Kristu. Jo mēs lasām, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, nolicis un ielicis, ka jūs nesat augļus. Jā, un tikai atrodoties Kristu, mēs varam nest tos pareizos augļus, tos īpašos augļus. Tikai paliekot Kristu, mēs varam nest tos augļus, kas citiem atnes svētību un arī man pašam atnes svētību. Paliekot Kristu. Tas ir man jātic Dieva darbam, ka Dievs, radītājs, ir mani ielicis savā mīļotajā dēlā. Un Pāvils šās lietas ļoti skaidri runā un droši skaidro. Viņš saka, es līdz ar Kristu esmu krustā sists. Līdz ar Kristu. Tātad, kad Kristus mira Golgātā, mans samaitātais, tur bija ielikts. Tur bija ielikts Kristu. Un cik patiesa ir Kristus nāve Golgātā, tik patiesa ir arī manas samaitātās dabas nāve Kristu. Vai mēs tam ticam? Ka Dievs ir mums ielicis Kristu un Dievs ir mūs apžēlojis Kristu. Daudzreiz mēs gribam vairāk uz jūtām balstīties, nekā
ko saka Dieva vārds. Nevis jūtām jāiespaido Dieva vārds, bet Dieva vārdam un Dieva darbam jāiespaido manas jūtas. Jā, tas ir pareizi, ka mēs tā ticam, ka mēs varam tikt no Dieva darba iespaidot un stiprināt un iepriecināt. Jā, Dievs ir mūsu ielīdzis Kristu. Un lai mani uzvarētu kāds tumsas spēks, viņam taču tad ir pa priekšu jāuzvara Kristus, vai ne? Un uzvarot Kristu, viņš var piekļūt tikai tad pie manis. Bet ja es palieku Kristu, tad šie tumsas spēki taču man netiek klāts. Kristus ir varenāks, brīnišķāks, cildenāks, īpašāks, un tur ir mūsu drošība. Un atrodoties Kristu, mēs varam, kā dziedātāji dziedāja, visās vētrās mēs varam arī slavēt Dievu, jo mēs taču esam Kristu. Mēs esam Kristu, un tā ir liela un dārga žēlastība. Un šis vecais cilvēks, mīļie brāļi un māsa, es gribu teikt, viņš visvairāk grib traucēt man un visvairāk grib traucēt tev palikt Kristu. Šis vecais, untumainais, šis samaitātā daba grib mums traucēt palikt Kristu. Jā, un tāpēc Pāvils arī saka šos vārdus: es mirstu ik dienas. Tātad es ik dienas šo savu veco dabu nododu krusta nāvei. Un nododot šo veco samaitāto dabu krusta nāvei, mēs varam baudīt šo žēlastību, kad es esmu Kristu. Es esmu Kristu. Es esmu viņa namā, viņa tuvuma namā. Es esmu viņā. Tā ir mūsu drošība, un tā ir tava un mana dārgā svētība. Vai tu tam tici, brāl māsa? Vai tu tam tici, ka mīļotā Dieva roka ir tevi un mani ielikusi Jēzu Kristu? Tas ir Dieva darbs. Un Dieva darbs ir pilnīgs darbs. Tam neko vairs nevar pielikt un neko nevar atņemt. Tam var ticēt un par to slavēt, slavēt un slavēt to kungu. Kristu, Pāvils vēl saka, kas ir Kristu? Tas ir jauns radījums. Viss, kas ir vecais, ir pagājis. Redzi, jūs esat jauni radījumi. Kristu ir viss jaunais, viss brīnišķais, viss cildenais. Un tāpēc arī Pāvils mums kādā vietā skubiena un saka: nododiet sevi tam kungam kā dzīvu, svētu un patīkamu upuri. Tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums. Jā, Dievs ir mūs ielicis Kristu. Un kad mums arī ir ilgas un vēlēšanās būt viņā, ka mēs arī sevi nododam viņam kā dārgu upuri. Kā Kristus gāja paklausības upura ceļu tēvam, tā arī mums ir jāiet šis paklausības upura ceļš tam kungām. Un tad mums gribās ar prieku darīt Dievu prātu. Bet mūsu vecais esija nav tiesists krustā, nav nodots krusta nāvei. Tas vienmēr meklē savu labumu. Tas vienmēr spurojas pretīm. Un vienmēr mums būs tad jāizšķiras paklausīt savam miesas prātam vai paklausīt Kristu. Jā, Jēzus saka, man savis, dzird man balsi. Un kad mēs esam savu veco dabu nodevuši nāvei, tad ir viegli sakot. Tad ir viegli paklausīt. Daudzreiz mums savu veco dabu gribās aizstāvēt. Gribās attaisnot, gribās visādi slēpt. Un tas kungs nav nācis nevienu veco dabu uzlabot, atjaunot. Viņš manai un tavai vecai dabai, to, ko mēs mantojam no pirmajiem cilvēkiem, no Ādama un Ievas, kas apgrēkojās,
šo dabu tas kungs ir nodevis nāvei. Vai es tam piekrītu, ka manai vecai dabai ikdienas ir jāmirst, ikdienas ir jāatrodas Golgātas krustā. Šī Kristus nāves uzvarētāji ir jābūt manai vecai dabai. Un tad mēs varam baudīt šo Dieva tuvumu, šo Kristus žēlstības tuvumu. Tad ir viegli mīlēt, tad ir viegli piedot, tad ir viegli aizlūgt par vislielākiem ļaundariem, tad ir viegli, Jēzus teica savā lūgšanā pie krusta, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Stefanu, kad nomētāja akmeņiem, viņš arī varēja lūgt un teikt, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Jā, kad mēs esam jauns radījums Kristu Jēzu, tad mēs pret ļaunumu necīnamies ar ļaunumu. Tad mēs pret ļaunumu cīnamies ar Dieva mīlestību. Un mīlestības spēks ir varenāks par visiem spēkiem. Un tāpēc tas kungs mūs aicina, palieciet manī un palieciet manā mīlestībā. Kristus dabai ir jāpārņem mani, Kristus jūtā ir jāpārņem mani, Kristus varenām spēkam ir jāpārņem tevi un mani, un atrodoties viņā, mēs tikai varam būt šīs dārgās žēlstības mantinieki, šīs dārgās žēlstības baudītāji. Un tas kungs uz to mūs aicina. Palieciet manī, un vēlreiz viņš tur vairāk kārtīgi saka, palieciet manī. Ticiet, ka Tēvs ir mūsu ielicis dārgajā, labējā Jēzu Kristu. Tur ir atrisinātas grēka problēmas, un tur mēs tiekam jaunradīti, brīnišķīgi jaunradīti, ka mēs varam pagodināt Dievu. Un tad mums vai vētras, vai nav vētras, vai grūtības, vai nav grūtības, mēs varam nešaubīgi uzticēties Dievam, un viņš pagodinās tad mūsu dzīvēs. Brāļi un māsas, domāsim, daudzreiz mums gribās palikt pie kāda aizvainojuma un apvainojuma. Jā, viņš man toreiz tā teica, viņš toreiz uz mani tā sakliedza, viņš toreiz tā izturējās pret mani. Mums daudzreiz gribās palikt pie tādām negatīvām lietām daudzreiz, un tās mūs pašus moca un kremt un dara tādus, ka mēs kļūstam nevis līdzīgāki tam kungam, bet pasaulē. Jā, ja Kristus varēja piedot tiem, kas pieprasa viņa nāvi, svēts būtams, tad arī man ir jābūt gatavam visiem maniem pāri darītājiem no sirds savā lūgšanā piedot. Piedot, piedot, piedot. Kā jau mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs, piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Vai varam visiem visu piedot? Domās. Vai kaut kur ir kāds lielāks vai mazāks lūgtums mūsu sirdī? Vai varam piedot ar šo Kristus dabu, ar šo jauno dabu ir iespējams piedot visiem pārdarītājiem, visiem ienaidniekiem, visiem, kas ir apzināti, neapzināti, pārsteidzīgi, nepārsteidzīgi, kaut ko mums darījuši, ja tā mēs ar šo jauno dabu varam brīnišķi piedot. Un tad mēs dzīvojam, ja mēs dzīvojam piedošanā, tad arī mēs dzīvojam mīlestībā. Lai Dievs mums palīdz, brāļi un māsas, būt tādiem, kas piedodam. Šodien ir tādi apstākļi, kad ļoti daudzos uzliesmo
rūgtums, naids, atriebība, visādas hengas. Tas ir tāpēc, ka tas apstākļi jau ir visādi, bet tas ir tāpēc, ka vecais cilvēks nav krustās. Vecais cilvēks to visu pieņem un grib ar naidu risināt lietas, ar atriebību risināt lietas, ar tenkām risināt lietas. Tā grib darīt vecais cilvēks. Bet ja tas ir krustās viss, un mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu, brāļi māsas, ja mēs tam ticam, tad mēs varam lietas risināt Dieva mīlestības garā. Tas kungs grib, ka mēs nesam šādus augļus, piedošanas augļus, viņa mīlestības augļus, ka mēs nesam, ka mēs, kad mēs varam būt šajā ziņā pazemīgi un patiesi. Domāsim, kā ir šī nedēļa aizvedīta. Kāds es esmu bijis pret saviem līdzcilvēkiem, tuvākajiem, kāds es esmu bijis pret savu zemi, pret savu tautu, pret savu valsti, kāds es esmu bijis, kas aizlūdz, kas vēlē labi, vai tas tikai sauc tiesā, vēlreiz tiesā. Lai Dievs mums palīdz būt brīviem no šī vecā cilvēka, kas ir mūs tik daudz mocījis un sāpinājis. Viņš ir katru dienu jāsit krustā. Ja Pāvēlam bija savs vecais cilvēks katru dienu jāsit krustā, tad arī tev man tas ir jādara. Un jo mēs regulāri to darīsim, katru dienu darīsim, mēs varēsim piedzīvot, ka šī Kristus daba, šī jaunā daba sāk mūsos valdīt, sāk mūsos dzīvot, ka mums ir žēlums pret tiem, ka mums ir līdzjūtība pret tiem, kas vēl maldās, ka mēs gribam īpaši iestāties savās aizlūgšanās, un Dievs tad pagodinās savās starpā. Tātad, pirmais noteikums man ir jātic, lai es palieku Kristu, ka tas kungs, varenais Dievs, ka mēs lasījām, viņš ir ar savu radīšanas spēku cildenas lietas darījis un arī mūs radījis. Viņš ar savu radīšanas spēku ir arī mūs ielicis Jēzu Kristu. Kāda godība, kāda drošība, kāda žēlastība. Un viņš aicina, lai mēs par to ticēdami pateicamies. Un tad mēs būsim svētlaimīgi. Kādam brālim vaicāja, kā tu zini, ka tu dari Dievu prātu vai savu prātu? Viņš teica tādu vienu no argumentiem. Kad es daru Dievu prātu, tad es visās vētrās, man sirdī ir miers. Bet kad es daru savu prātu, un it kā pasaku, ka tas ir Dievu prāts, vai jau nevis ko pateikt, vai nē, tad, kad pienāk grūtības, tad ir uztraukums, tad ir nemiers, tad ir visādas vaimanas, kad es daru savu prātu. Jo Dievvārds saka, ka mēs tiekam pasargāti nevis uz saviem ceļiem, bet uz visiem tā kunga ceļiem, uz viņa ceļiem. Mēs tiekam pasargāti. Un tāpēc mans vēlējums ir šajā jaunajā mūsu valsts darbības gadā paliksim Kristu. Paliksim Kristu un paliksim viņa mīlestībā. Tad mēs savai zemē nesīsim daudz augļu. Un to, kas nes augļus, vēl tur ir teikts, ka viņš vēl tos tīra. Un kā jau lasījām, ka jūs esat tīri tā vārda dēļ. Viņš tīra, lai tu vēl vairāk augļus nestu, lai tu vēl auglīgāks būtu. Ļausim viņam mūs tīrīt, ļausim viņa vārdam mūs tīrīt, lai Dievs pasarga, ka mēs dzīvotu naidās, kaudībā, nepiedošanā, rūgtumā, un tas viss darbojas ar veco cilvēku. Tas viss darbojas ar veco samaināto dāvu. Jā. Lai mēs esam jaunumīgi un neraudzēti,
lai mēs esam tas jaunais radījums, kas izstaro viņa mīlestību un izstaro viņa godību. Tas kungs uz to mūs aicinā. Tad, ja mēs kā zars paliksim viņā, tad šie augļi neizpaliks. Mēs daudzreiz gribam nest augļus, nepaliekot Kristu. Nepaliekot Kristu, varbūt tik tie rūgtie augļi, skābie augļi, nepatīkami augļi. Bet paliekot Kristu, visus pūles pieliekot, ticot. Es ticu, Tēvs, ka tā ir tava roka, ka tu esi mani izredzējis un ielicis Jēzu Kristu. Tad šie augļi būs paši par sevi dabīgi. Viņi būs. Un mēs būsim par lielu svētību savai ģimenei, savai draudzei, savai zemei, savai tautai. Lai Dievs mūs svētī, ka mēs paliekam viņa mīlestībā un viņā, jo tas ir Dieva darbs priekš tevis un mans. Amen. Amen. Lūksim vēl Dievu. Dārgais kungs, es tev pateicos, ka tu esi brīnišķīgs radīšanā, ka tu esi brīnišķīgs jaunradīšanā. Es tev pateicos, ka tu esi brīnišķīgs, ka tu zini, kā ar mūsu samaitātību, kā ar mūsu grēku, ar mūsu jaunumu, ar mūsu postu tik galā. Slavu tev, ka tu Golgātas upurīs, esi visas cilvēks samaitātībai darījis galu. Piedodi, kungs, ka daudzreiz šaubamies, ka daudzreiz neticam, ka daudzreiz citām lietām vairāk ticam, kā tam, ko tu esi darījis. Slavu Tēvs, ka tu esi ielicis mums visus Jēzu Kristu, un tur mums esi brīvs darījis no visas samaitātības, no visas bezdievības, no visa ļaunuma. Slavu Tev, ka pie Tevis ir svēta glābšana, dārga pestīšana, dārga piedošana. Slavu Tev, ka ne Sātans valda, bet Tavs rokas valda virs zemes. Valdi pār Latviju vēl vairāk, valdi pār Latviju vēl īpašāk, kungs. Palīdz mums šos himnu dziedāt, Dievs svētī Latviju ar dziļu pazemību, ar dziļu ticību, ar dziļu uzticēšanos Tev, kungs, jo bez Tavas svētības taču mēs nīkstam, bez Tavas svētības mēs nenieka nevaram, kungs. Mēs Tev pateicamies, ka Tevī, Jēzu, mēs esam brīnišķīgi svētīgi, atbrīvoti no samaitātības, un Tevī mēs esam apveltīti ar visu jauno, ar visu cildeno, ar visu godības pilnu un dārgo. Lai nāk Tava dzīvības gars, Tavs jaunais radījums, kungs, šis jaunais cilvēks, lai tiek apvilkts pār mani, par maniem brāļiem un māsām. Palīdzi man katru dienu savu veco Ādamu sist krustā, lai tas nekur nepaceltu galvu, kungs, bet lai Tava dāva, lai Tava mīlestība varētu izplūst caur mums. Svētī mūsu zemi, kungs, uz to, ka mēs nesam nevis tos rūgtos un skābos augļus, bet ka mēs nesam Tavus mīlestības augļus, Tavus piedošanas augļus, Tavus žēlastības augļus. Slāva Tev, ka pie Tevis ir glābšana, ka pie Tevis ir pestīšana. Slāva Tev, ka Tu esi Golgātā Sātanam galvu savīnis. Slāva Tev, ka Tu esi uzvarētājs, un slāva Tev, kungs, ka mēs varam padoties Tavam uzvaras gājienām. Nāc mūs vadīt, nāc mūs lietot. Mēs atzīstam, ka Tu esi ielicis mūsu Jēzu Kristu. Tu esi mūsu atpestījis, Tu esi mūsu jaunradīšanas brīnums, Tu esi mūsu lielais svētītājs. Patiešām, lai Tavs prāts notiek vienmēr un visās lietās. Piedodi, kur esam šaubījušies, piedodi, kur esam neticējuši, piedodi, kur mēs savām izjūtām vairāk esam ticējuši nekā Tavam vārdam, nekā Tavam darbām,
nekā tam, ko tu saki savā vārdā. Kungs, es gribu palikt tevī, es gribu palikt tavā mīlestībā. Palīdzi man uz to, palīdzi uz to maniem brāļiem un māsām, lai mēs ar saviem augļiem pagodinām tevi, lai mēs ar saviem augļiem esam par svētību cits citām. To laba Tēvs lūdzamies Jēzus vārdā. Amen. Amen.
slava mūsu kungam, ka mēs varam no sirds dziedāt viņam un priecāties Jēzu Kristu. Tur mēs esam svētlaimīgi, tur mēs esam drošībā, tur mēs esam atbrīvoti no visa vecā, tur mēs esam jaunradīti. Halleluja! Halleluja par tā kunga darbu! Halleluja par viņa žēlstību! Pieceļamies vēl! Un pats miera Dievs, lai jūs svētītu caur caurību, ka viss jūsu gars, dvēsele un miesa paliek bezvainīgs līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Amen.